Pārbūvēts BMW E30 GUS6. Tā kā par to, kas ir GUS6, noteikti pēc brīža mēs pastāstīsim atkal vairāk tā, kad stāsies arī viņš starta, bet mums, protams, vēlāk arī būs redzama VRC mašīna, Ford VRC mašīna, kurš gan cits, ja ne Mārtiņš Sasks. Latvijas autosporta superzvaigzne Mārtiņš Sasks ar savu VRC mašīnu, ar kur šajā sezonā startē pasaules čempionāta posmos vēl pirms 2 nedēļām. Jutām līdzi viņam vai nu kāds laimīgais varbūt klātienē, vai mēs pārējie GO3 Sport TV kanālos Mārtiņa veiksmēm pasaules čempionātā. Šobrīd viņš ir mājās un priecēs mūs Red Bull šauranā. Mēs redzēsim arī Audi Quattro šajā dienā, leģendāru automašīnu, un brāļi Vēlmēs, Andris un Ivārs šo mašīnu ir uzbūvējuši, sagatavojuši, atveduši te, un mēs redzēsim arī to, ko iespēja šī mašīna, kas ir, es teikšu tā, leģendārākā VRC mašīna vēsturē. Vēl Lancia varbūt tur ar to savu piegājienu, bet Audi ir Audi. Noteikti automašīna, kas lika autosportu un ralliju iemīlēt. Brāļi abiem diviem šobrīd ir 31 gads, un kopā viņi ar močiem ņemās jau no 13 gadu vecumu, un šobrīd viņi ir veiksmīgās Stunt Riders komandas dalībnieki un arī dibinātāji. Nerijus Malinovskis šodien mūs iepriecinās ar KTM XCF 450 supermoto. Savukārt Virgilijus mūs priecēs ar Kawasaki Ninja modeli. Mēs arī šodien redzēsim V8 superkāru no tālās Austrālijas. Es domāju, tie, kam ir bijuši kaut kāds sacījuši TV kanāli, ir redzējuši šīs. 2000. gadu sākumā Dublinā pirmais Red Bull showrun tika aizvadīts, un toreiz pats Deivids Kulhards sēdās pie stūres tā brīža F1 automašīnai, un tā arī ir kļuvusi par tādu jauku Red Bull tradīciju, kā viņi paši stāsta. Mēs gribam aizvest F1 klātienē apskatīties tur, kur to gadu no gada nav iespējams izdarīt, un šoreiz beidzot tas notiek arī Latvijā Rīgas 825. dzimšanas dienas svinībās. Biķernieku trasē mašīna arī bija iedarbināta pirms pāris dienām Rīgas ielās. Arī Formula 1 mašīna bija kā labs modinātājs zvans. Daudziem zinu daudz, kas rakstīja priecīgi un teica, hei, es dzirdēju formulu, cēlos augšā, skrēju ārā, meklēju, kur tad viņi ir. Kādam izdevās, kādam neizdevās uzreiz to noķert, bet visi zināja, kur to formulu varēs noķert. Un tas ir te. Eksporta iela 800 metri uz vienu pusi, uz otru pusi, un nevienreiz vien arī mēs formulu redzēsim šajā dienā. Tā kā pirmā formula šodien būs tā rūkoņa, būs pamatīgi. Baudīsim šo pasākumu, jo kā Kaspars teica, šis Red Bull moto arī ir tāds, ka vedam tur, kur ikdienā tā nav. Mums ikdienā te tās skaņas tik bieži dzirdēt neizdodas. Šodien mēs to dzirdēsim. Es teikšu godīgi, man šķita, ka man asara noticēs, kad viņi dzirdēja biķerniekos. Tā skaņa bija iespaidīga sākumā, kad puikas piedarbināja mašīnu. Bija tās, cik skaisti, lieliski, fantastiski. Un pēc tam viņi teica, bet mums jāiedarbina vēlreiz, mums jāiztīp, tam dzinējs jāiztūp. Nu tā kārtīgi, zin kā, tur vajag apgriezienu, drusku paslēgt vairāk. Nebija plānos, bet vajadzēs tomēr. Nu kā, visi pie datora saslēgts. Mamīt mīļo, kas tur pat roksni bija? Pagaidīsim, kad izbrauc. Savu ātrumu, savu. Kā to pateikt pa labāk? Savu reakciju, ātrumu, spējas un mēģināt beigās saprast, kur tu atrodies tajā visā autosporta hierarhijā, jo jāsāk ir ar mazumiņu, jo mēs ar Kasparu gatavojoties šim pasākumam arī ar F4 formulu izbraucām. Vai, ka tev liekas, ka tā formula lido, kad tu sēdi iekšā, kad tu pasties atskats, ka tev liekas, ka tu lēni brauc. Teikt, ka mēs izbraucām ar F4 automašīnu, diezgan skaļi. Mēs iekāpām F4 automašīnā, stūri pagriezt, tā, mobīli. Varēja tikai tu, man tās kājas bišķi pašādi bija izauguši. Es varēju tikai no tā 20 grādu leņķi pagriezt, un mani instruktori paziņoja, veicīt, man ir prieks, ka tu esi garš, tu noteikti labi spēlē basketbolu, bet autosports no tevis nesanāk. Patiesībā tas bija smieklīgi, ka mēs ar Kasparu bijām Red Bull ringā tieši šīs formulas izmēģināt, kas arī Red Bull norganizēta iespējas sajust to adrenalīnu. Vēl kādi instruktors ieraudzīja Kasparu, tas pasmaidīja.
Nu, pamēģināsim, jā, nu pamēģināsim. Visiem drīz būs tā iespēja iekāpt iekšā. Tā kā jā, ne visiem izdodās pat tikt iekšā. Tā kā no malas baudīt, to gan visi var. To gan visi var, ja ir īstajā vietā, īstajā laikā. Un te ir īstā vieta un īstais laiks. Uzgavilējām Red Bull mini mašīnītē! Uzgavilējām! Re, kur arī ir izbrauks aplīt iesildījis, kā saka, asfaltiņā atstās kaut kur drūst rītiņu dūmīgi, ļoti nedaudz, pavisam nedaudz. Bet arī tas ir svarīgi. Un tad jau arī pavisam drīz varēsim sākt ar Drift Brothers. Tad atgādājam, sākam ar Drift Brothers. Tālāk uz Sam, VRC, Audi Quattro redzēsim, AGR redzēsim ar Kristofu Bušu. Būs arī motocikli, būs formula, būs V8 supercars. Un tad visu sāksim no jauna. Šobrīd klasiskos Red Bull mini redzam, bet jau pēc pāris minūtēm savas acis un dvēseli varēsim priecēt ar BMW M2 Drift Competition Drift Brothers automašīnām, kurām pie stūres šodien viens no Red Bull Drift Brothers dibinātājiem Elijas Kotunģī no Vācijas, un kopā ar viņu šodien Rīgas ielās uzstāsies Ādams Zalevskis no Polijas. Jā, Zalevskis 17 gadu vecumā uzvarēja Drift Masters posmā Toruņā, viņam arī Drift Masters tituli izcīnīti, un tagad jau šīs mašīnas ar pilotiem ir gatavs doties Rīgas ielās, un visi, kas ir klāt te. Mums vajag uzmundrināt Drift Brothers dalībnieks, viņiem logi šobrīd vaļā, viņu uz citu uzgavilējām viņiem. Un vēlreiz pamēģinām. 3, 2, 1, aiziet! Un ko pāris minūtes vēl līdz Drift Brothers dosies trasē, esmu pie mašīnas, esmu noķēris Eliasu. Elias! Red Bull Showroom, what is your feeling few minutes before the start? So I was in Riga already like 5 times, but I had a break for 4 years. And now coming back, seeing all you out there, feeling the energy from the guys, the girls here, it's just amazing. So I'm super hyped and I can't wait to start our show. Okay, Elias, thank you and have a good luck today. Let's go talk to Adam as well. Adam, you just had a driver's parade. What are your feelings seeing this amazing crowd here in Latvian capital, Riga? Absolutely incredible, and I'm very happy to be here. Thanks for having me, and I hope we're gonna give the best show around here and just have a lot of fun. A lot of activities today, so let's just enjoy the day and have a lot of fun. Okay, Adam, thank you and good luck. Nu ko, dzirdējām Elias, dzirdējām Adamu, Red Bull mini mašīnas pamazām atstāja trasi, lai dotu vietu tur jaunīgajām BMW Drift Brothers automašīnām. BMW M2 Drift Competition. Iespaidīga mašīna, vairāk nekā 1100 zirgspēku. Riezes moments, 1200 ņūtoni, un aptuvenais svars, tur jāskatās, 1230, tā sāk, 1230. Bet, jūs redzēsiet, ko šī mašīna spēj un kā tās te griezīs, āpris slīdēs pamatīgi. Kas par to izbrauc ar Drift brāļiem, pareizi? Es izbraucu ar Drifta brāļiem un jāsaka, ka tas, cik cieši viņi spēja sekot viens otram, vismaz biķerniekos spēja, manai sirdī lika sisties tik strauji kā vēl nekā. Gan priekā, gan bailēs. Tā, pastāst lūdzu, kur foršā priekšā braukt vai aizmugurē? Priekšā pilnīgi noteikti sajūtas ir drošākas, jo tu redz brīvu trasi un sienas. Bet aizmugurē tu jūti dūmus.
Ne, ja mašīnā brauc. Ieslēdz 6. programmu, tu redzēs. Ar driftotājs. Drifta mašīnas 6 arī brauc. Un formula būs. Un uzstāj tādu, te Krasnava. Aiz Vaņš tiltu. Jā. Uzgavilē, bet tūlīt jau arī dosies Samsam pievienoties! Drifta brāļiem unikāls notikums Gonzāles! Jā, kalīt pa 6. Jā. Идеально, я увидел свой момент. Mums jau tikai 8. Посмотри, как надрифтили. A 10. Я снимала этот дрифт. 7. Я вот прям... Я и как его снял. Я с близкости снял. Nevarēja izdot beigās. Es ignorēju, tāpēc, ka mazā avīzi neviena uzraksta. Еще ничего не едет. Mūsu vietējā. Jā, es vēl šorīt. Жигуль сейчас и едет. Дрифтовый Жигуль. No interneta Жигуль дрифт. Neviena vārda. Это не Жигуль, а Tikai БМВ. mēs tagad tur kaut kas jūrciem esam slēgt. Едет, дрифтит. Ir neviena vārda. Аж там далеко. Ā, Кружки вот так дрифтит. Я там по экрану вижу. jā. Nu jūs bijāt? Начала ехать, все. Vai Да, и все, едет. Jā. Медленно и быстро? Медленно, может быть, и быстро. Приятный же, да? Как думаешь, оставят тут это навсегда? Нет. Едет! Motora. Ā, Да! tā jau arī. O. Там чел просто вышел из двери, так прицепился к... Я не видел. Открыли капот! Вылезли из капота. Что это? Сейчас обратно приедет. Turīga, Kāpols, Dienvidāfrikas autosporta neatņemamā sastāvdaļa Spinning. Сейчас Феликс едет. Sem
Visos saucam stubeņām savu komandu kopā. Priecēja mūs šodien Red Bull šodien ietvaru. Priecē tagad tajā pusē pie vārstu jautājumiem.